tu domā par frāzi dvēselē nav robežu? Robežas ir visam un visiem, tikai varbūt šīs robežas dvēselei ir daudz attālinātākas no dvēseles kā no cilvēka. Ja mēs salīdzinām tagad, teiksim, cilvēku ar dvēseli, lai labāk būtu saprotams, priekš cilvēka, teiksim, ir Krievijas robeža, kuru mēs nevaram šķērsot. Nevaram, un jo mums nav vīzas. Tad dvēselē šāda robeža nepastāv. Viņa var pārvietoties pāri jebkuras valsts robežai. Jā. Tāpat kā Krieviem tagad nedod vīzas, cilvēki netiek pāri šai robežai, bet dvēseli tiek pāri šai robežai. Tas kā viens no piemēriem. Tālāk, cilvēks, kurš šobrīd ir aizlidojis, līdz mēnesim un viss, un tālāk jau pagaidām nekur cilvēks nav varējis aizlidot. Tad dvēsele var aizlidot ne tikai līdz mūsu galaktikas robežām, dvēsele var nokļūt līdz visuma robežām, jā. Un tās dvēseles, kas ir pelnījušas, kas ļoti augstu attīstītas, viņas var iekļūt arī citos visumos. Bet šeit arī robežas starp visumiem ir, reliģiozi cilvēki saka, debesu vārti, bet zinātnieki saka invāzi. Tātad starp visumiem ir invāzi. Dažādus vārdus lieto tām vietām, vēl sauc par portāliem, tām vietām, kur it kā var no vienas pasaules nokļūt otrā pasaulē. Un tāpat kā cilvēkiem uz šīm robežām, uz šiem pārējais punktiem stāv robežsargi, un viņi skatās, kuru laist pāri robežai, kuru nelaist pāri robežai. Tā arī šajos invāzos ir atbildīgās būtnes, kas izskata, kura dvēsele ir tiesīga izkļūt cauri šim invāzam un kura nav tiesīga iekļūt citā paralēlajā pasaulē. Tad ir jābūt caurlaidēm. Un tas ir atbilstoši dvēseles uzdevumiem, nopelniem. Tā kā teiciens, ka dvēselē vispār nav robežu, viņš nav īsti patiesas, bet, protams, ir ļoti grūti salīdzināt tās robežas, kas ir dvēselē, tām robežām, kas ir cilvēkam visās tēmās. Te skaitā arī ziņu piekļuves tēmā, tur, kur cilvēkam ir tikai cilvēku radītais informatīvais lauks un tālāk viņš bez dvēseles arī nekam vairāk nevar pieslēgties, tad dvēsele var pieslēgties arī visam informatīviem laukam, paralēlajiem laukiem, kas ir kā vairāki. Citu visumu informatīviem laukiem var pieslēgties un iegūt visas ziņas ne tikai par to, kas noticis mūsu visumā, bet arī par to, kādas ziņas ir citos visumos, kā tur dzīvo, kādas dzīvības formas ir un tā tālāk. Tātad šis iedziens robežas pastāv, ir gan dvēselē, gan cilvēkiem, bet dvēselē viņas ir ļoti, ļoti plašas.